Pirmā saskarsme man ar sipu bija pirms kādiem 7 gadiem. Tā bija kaut 5. 6. klase. Bija iespēja apmainīt snikers papīrīšu 10 par futbaļu. Mēs pēc stundām starpbrīžos uzspēlējām pa laikam. Bija tā kā kruta, bet nebija tāds piedūriens. Vienkārši tā, tik cik varētam uzspādīt barā. Bet tagad jau es nezinu, vairāk nekā 2, kaut 2,5, ja visi 3 gadi jau. Piedūriens ir tā, ka aktīvi visu laiku spēlē. Tā, mācos trikus, visu tā. Tas man ir kā hobijs, tāpēc, ka draugi, nezinu, cits piedarās snowboard, cits spēlē futbolu, cits skaito. Un tā, man piedūriens sipa, kā es sācu spēlēt, tā, nezinu, visu laiku turpinu neapnīt. Pašā spēlēju viens, bet tā, bieži saspēlēju arī ar draugiem. Tā, barā man nepatīk tas, ka taisu vienreiz triku, man nesanāks, mēģinu vēlreiz. Un tā, uztais vienreiz, 2 reizes nesanāk. Man liekas, ka draugiem nav pacietības uz to, ka es viņiem nezinu, kamēr padošu to bumbiņu. Un tāpēc es vairāk tā spēlēju viens. Pašā klausos kaut hip-hop, kaut ko tādu, lai ir tāds foršs ritmiņš, tā var normāli iet ritmā un spēlēt. Tā ir daudz vieglāk atvērties, vieglāk trikus taisīt. Gribētos, lai sipa vairāk attīstītos Latvijā, gribētu, lai vairāk cilvēku sāk spēlēt, lai sāk veidot kontestus, lai ir kaut kādi pasākumi, kur vairāk iesaist tieši sipas spēli. Es domāju, es nezinu, tas kaut kā vairāk neaktivizētos, bet tā, ieietos vairāk un būtu populārāks, aktuālāks. Ceru, ka tas Latvijā kļūs arī aktuālāks un iesaka arī jums spēlēt biežāk.